Jā, labrīt visiem maniem sekotājiem un arī tiem, kas tāpat iemaldījušies un grib paklikāt. Jā, šodien ir 26. gada 4. jūnijas. Agrs rīts, Briseles ielās, dodos uz staciju, lai pēc tam dotos uz savu nākamo pieturpunktu. Jā, hostelī bija tīri labi. Bija, tātad pa 2 naktīm es samaksāju 74 eiro ar kaut kādām kapēkām. Vai 68 kaut kas tāds, 68,40, ja nemaldos. Bija iekļauts brokastis. Pirmā naktī vispār bija baigi forši, es biju tā kā kings numuriņā. Viens pats, jā, 4 gultu numuriņā. Bet vakarā pa vienam saradās vēl 3 istabas. Pēdējais ieradās, kad mēs jau pirmie 3 gulējām. Teikšu, kā ir. Uz papīra viss ir skaisti, bet reālā dzīvē, viens no viņiem smagi zāģēja, ļoti ātri iemīga un ļoti labi gulēja un ļoti labi krāts. Tā kā gulēts esmu ļoti maz, bet ļoti ceru, ka sanāks pagulēt pa ceļam lidmašīnā un, kaut kā tā. Hostels man iedeva brokastu paciņu līdzi, maisiņā ir, tās es vilcienā noteikti notiesāšu. Un, jā, redzēs, kā būs tālāk. Farleo lidost ir vienkārši briesmīgi. Nezinu, sūdīgākus lidostas es nebiju redzējis. Bet, skatīsimies. Tagad esmu Briseles centrālā stacijā, ieeju veiksmīgi atradu. Teikšu, kā ir. Iespējas nav nekāds labais. Vietām smird, piemīsts, riktīgi pēc mīzelām smird. Te ir viens vilciens, kas dodas uz citurienu. Mans vilciens būs šeit. Un, jā, tātad man jābrauc līdz Lutnu. Tad jāpārsēžos uz autobusu. Jā, tagad jāsagaida tikai. Es domāju, ka pēc kādām 5 minūtēm jau būs. Lūk, arī vilciens. Vilciens tūlīt piestās Lutnē, un te būs jākāp ārā. Man gan nav nekāda mazākā nojausma, kurā pusē. Es pieļauju, ka šajā te kreisajā. Stacija te tūlīt būs. Pagaidām vēl skaidrības nav. Jā, kreisajā pusē ļoti labi. Podziņas. Būs jānospiež man podziņu, lai atvērtu durvis. Izkāp no vilciena, vilciens ieradās laicīgi. Tajā Lutras stacijā tilts pār sliedēm ir uztaisīts apmēram tagad no kaut kāda skafalda vai kaut kas tāds. Baigi augsts bija jākāp.
Un tāda sev, ka tiem, kuriem bail no augstuma, tur grūti pāriet, bet gan jau, ka tas ir tikai īslaicīgi. Jā, esmu autobusā uz lidostu. Cik tur gabaliņš būs, ko braukt? Laikam kāds 20 minūtes, 6 eiro biļeti maksā, tad vilcienu biļeti 9,40, autobus 6, kopā 15,40. Ja es brauktu ar Flipko, tad būtu 22 eiro, plus vēl jātiek līdz viņam, viņš kaut kur no neērtas vietas. Šitas variants ir diezgan ērts, bet jā, tāpat laikā teikšu, ka nepatīk man tā lidosta, nepatīk, vismaz ielidojot, iespējas nebija labs. Redzēs, kā būs pie izlidošanas.